Esiet sveicināti pavasara otrajā mūsu podkāstā ar dārzu pa dzīvi. Šie mūsu stāsti nav tikai padomu stāsti. Viņi ir domāti tiem, kuri lēnu garu grib paklausīties cilvēku stāstus, kā mēs dārzā sadzīvojam ar dažādām lietām, kā mūsu dārzs iepriecina, kā dārzs palīdz dzīvot kaut kādus dzīves posmus. Un, protams, kāds padoms arī šajos podkāstos mums ir, bet vairāk šis ir tiešām dzīves stāsts. Un šajā dzīves stāstā pie mums ir atbraucis Krists Mickevičs, ļoti interesanta personība. Paraolimpietis jau, jā? Nu, tu būsi tūlīt, vai ne? Cerams, jā. Kādreiz būšu paraolimpietis. Labrīt. Jā, parasportists. Tātad cilvēks, kurš par parasportistu kļuvis kāda nopietna iemesla dēļ, īpašu arbūzu audzētājs. Visu arbūzu audzētājs. Visu arbūzu, bet bija tas saldie arbūzi. Dzeltenie arbūzi, jā. Un tad mēs parunāsim par visu to, kas noved tev pie arbūziem vispārējo. Jā. Man ir prieks tevi redzēt šobrīd, 25. gadā. Mēs šo interviju jau domājam kādus 2 gadus. Jā. Plānojam. Un beidzot Krists saka, es braucu pie tevi. Un saka, labi. Jā. Tā mēs arī izdomājam. Vienmēr prieks šeit būt. Arī pirms tam, iepērkoties dārzniecībā, vienmēr prieks būt. Labrīt. Jā, no Kristu mēs esam pazīstami jau ilgu laiku, pirms visas tavas dzīves izmaiņām, vai ne? Un es atceros šo te ļoti smago momentu, kurā tu brauci pēc sakurām. Sakuras, magnolijas. Jā, tu brauci pēc sakurām, es atceros, tu pavēri durvis vaļā, un es saprotu, ka tavu dzīve ir mainījusies. Nu, nedaudz. Tās nedaudz, jā. Nedaudz sarežģītāk palikusi. Jā, un šīs te dzīves maiņas rezultātā tu arī sāk ar dārzu darboties, jā? Nu, vairāk. Vai kas tas bija? Kā vispār to, kur tev tagad pēkšņi no jauna čaļa, kurš dūli ņemās tur par taizemēm, ar motosportu, tur pēkšņi sāki darboties ar dārzu? Visam savs laiks, noteikti, bet noteikti tas nebija pēkšņi, jo visā savā atkopšanās procesā ar kāju, pēc pirmās lielā lēruma operāciju, man bija iespēja doties uz laukiem, uz vecvecāku mājām, būvētajām un ar cerību atgūt tur veselību. Un man brauca labs draugs līdzi, jo es nebiju izspējīgs viens lauku mājā vēl dzīvot. Viņam arī bija iespēja pavasari tur dzīvot, teiksim, kurināt malkas lietas, jo es biju uz kruķiem to brīdi. Vēl biju uz kruķiem un daudz ko nevarēju izdarīt. Un mēs nodzīvojām vienu vasaru. Es nebiju laukos bijis labu laiku pavasarām. Vecvecāki jau arī vairs tur nedzīvoja pavasarām, jo vecvecāki ir no Rīgas, bet tā bija miera oāze no maija līdz oktobrim viņiem bijusi, kopš es sevi atceros, kopš es piedzimu un arī kopš mamma ir dzimusi droši vien, jā. Nu, visa mūsu vienas ģimenes puse nāk no turienes un pēc tās visas atkopšanās es atgriezos katru vasaru un vienā brīdī jau pats pirmais, man liekas, mēs sākām ar kartupeļiem. Bija video, kur es ar kruķiem duru caurums kartupeļiem, kurus metām mēs kartupeļus, bet tas tā joka pēc bija. Un kaut kā joka pēc iestādījām arī arbūzus, arī melones, un viņas izauga tādas, kad pagājuši gadu jau mēs mēģinājām nopietnāk, mēģinājām saprast, vai tas sanāk vai nesanāk jau lielākā apjomā. Es neesmu viens tur, es esmu ar draugu Aivi, mēs kopā tur darbojāmies. Nosaukums ir Mibu, Mickevičs un Buls, tā kā uzvārdi pirmie burti, kas likās loģiski. Un šogad mēs centīsimies hektāru apstrādāt ar arbūziem. Bet cik gadus tu jau nodarbojies ar arbūziem? Cik tu mēģini? Nu, tā 4 gadus kaut kādus. Nu, bet tās pirmie 2 bija pilnīgi ākstīšanās. Pirmajā gadā man melonas bija laikā, bet arbūzi bija kaut kur ap novembri. Tāpēc, bet viņi bija. Nu, viņi bija ēdami, bet nekas tāds. Bet tās bija parastākās veikala sēklas. Pēc tam es tiku pie profesionālām sēklām. Viņas jau pilnīgi savādāk dīkst, aug un uzvedās. Garšo arī citādāk?
Tos pirmos gadus nevar skaitīt. Es neko nedarīju. Es vienkārši iesprādu zemē, dažreiz aplēju. Es absolūti nepievērstu tam uzmanību. Un beigās vienkārši novembrī ir arbūs un ir arbūs. Tas nozīmē, ja viņi kaut kā speciālā kopta, viņam ir cita garša vai kā? Es nestāstīšu neko profesionāli, jo mēs ar kolēģi visu ejam atklāšanas ceļā. Mums arī bija tā doma, arī pagājušajā gadā arī informācijas internetā ir ļoti daudz. Pārāk daudz, un viņi ļoti atšķirās. Viņi nāk no dažādiem reģioniem, un dažādām idejām un dažādiem mērķiem audzētiem. Jo noteikti tie, kas tur audzē tīri uz kvantumu pārdošanu, tos var neklausīties. Ja? Kas sev mājas mazdārziņā izaudzē sev 5 priekš sevīm, arī gluži ne, bet kas tā kā pa vidam kaut ko grib sevi izaudzēt, un lai arī citiem pietiek, un lai tas viss garšo. Tur ir visādas nianses, bet es domāju, ka pašu galveno niansi laikapstākļus neviens nevar ietekmēt. Vienīgi, ja ir tuneļi, lielie tuneļos audzējot vienmēr arbūzi, droši arī Latvijas klimatā izdosies, bet tuneļi tās jau ir citas izmaksas un cits līmenis. Un ja gribās audzēt uz lauka, kā mēs audzējam uz lauku, uz plēves, uz agro tīkla melnā, daudz kas atkarīgs ir. Tie avoti ir daudz, un mēs paši joprojām mācāmies. Tas nav tā kā, ka es varētu pateikt kaut kādu formulu, jo daudzi saka, ka viņas nevajag laistīt vispār. Ja? Bet pirmo gadu mēģinājām pēc 3 dienām, tur nav stādu, tu viņu aplēji, viņš pēc tam 2 nedēļas atkopjās, ja? Un pēc tam tu skaties, kas ar viņu tur notiek. Daudzi saka, ka vajag riktīgi saliet, bet tad tās saknes it kā nesniedzoties dziļumā un kaut kādā posmā viņš sāk neattīstīties. Un mēs vienkārši skatāmies, kā tas notiek. Un pagājušajā gadā mūsu metodika nostrādāja, un šogad darbosimies pēc tādas pašas un skatīsimies, vai nostrādās arī otru gadu. Jo tas jau laikam arī atkarīgs ļoti no augsnes ir, ja? Jo viens padoms dod tie, kas dod tur kaut kādā mālaina augsnē, tev ir citādāka augsne. Kurā pusē tev sanāca? Mums ir Latgale netālu no Aglonas. Mālaina? Tur ir ļoti liels māls, un teorijā tur nekam pēc izpratnes nevajadzētu augt, bet es atceros, ka manā ļoti jaunā agrā bērnībā tur auga pilnīgi viss un visur apkārt. Tieši turpat, kur šobrīd ir arbūzi, rudzi, kartupeļi, visas kultūras auga, kas tajā laikā auga līdz ar to. Bet arbūzam jau tā tīri zemē nestādām. Mums ir zemes urbis, tāda 11 cm diametra, 20-30 cm tiek izurbti, tur ir kūdra iekšā. Un tad jau tas pirmais, kur tām saknēm sniegties ir, un tālāk jau kā dabalējums. Jo... Tu esi skaties, visam rudenī, kā viņš ir gājis tālāk? Mums nebija iespējas, plēve mums bija visur, viss bija pieblietējies, nolīdzinājies, sapinies, un nesanāca to izdarīt, bet jā, teiksim, pagājušajā gadā arbūzi daudziem aizgāja bojā dēļ krusas. Bija krusa, un daudziem vispār viss aizgāja bojā, un tāpēc tas ir tikai no dabas dieva atkarīgs, vai nevar jau prognozēt. Tāpēc. Tev gāja garām, ja tā krusta? Minimāli kaut kur mūs aizķēra, bet ne. Tas ir vismaz tur tā jautrāt. Pagaidām. Bet tu esi izvēlējies dzeltenos arbūzus vairāk? Mēs šobrīd ejam uz to, ka mums šogad vajadzētu būt pusi uz pusi dzeltenie un sarkanie, jo mūsu tie dzeltenie pārsteidz nesagatavotus, jo tas pirmais bija, mēs viņam uzsitām knipi, kā daudzi stāstu, viņš atplīs pats vaļā, un viņš garšoja pēc medus. Un tas pārsteigums un arī cilvēkiem tā krāsa un garša likās saistošāk, kaut gan man pašam personīgi un arī, man liekas, kolēģiem garšoja sarkanie tieši, bet tie dzeltenie ir pilnīgi savādāki un tādā garšā, tos, ko Rīmī nopirkt, viņiem nav garša, viņi vienkārši ir dzelteni, bet šie garšoja pēc medus un līdz ar to, jā. Tāpēc ir medus arbūzu audzētājs, Cerēsim, ka šogad tā būs, bet šogad mēs arī gribam pielikt siltumnīca melonēm klāt, jo uz lauka tās melonas izaug, bet ne visai skaistas un nevienmēr labas. Un šogad mums ir siltumnīca, un pēc arbūzu izstādīšanas lieksim siltumnīcā meloņus tādus, kādu čupiņu arī būs melons, cerams. Bet tu sākumā viņu sasēji? Mēs ejam podiņos. Pagājušajā gadā mēs ejām tajās lafetēs, bet mēs atklājām pirmā kļūda tur bija, kā jau es minēju, ka mēs gribējām pieļaut visas iespējamās kļūdas, lai mācītos no savām kļūdām, jo tā informācija internetā nevienmēr der. Un pirmā kļūda bija, kad mēs izstādījām pa vēlu,
jau saknes bija pielipušas pie podiņa, arbūzam sakni bojāt nekādā veidā nedrīkst, no tā konus veida nevarēja viņu dabūt ārā, un viņš jau tika bojāts jau ņemot ārā no... Tu jūti viņu, vai ne? Tas ir jūtīgi, un šobrīd mums ir 9x9x9 podiņi, šobrīd kāds 7000 mums stāv šķūnī, un tagad mēs domājam, kā to visu izpildīt, jo 7000 podiņi ir 7000 podiņi. 7000 podiņi, cik kvadrātmetriem tas ir, tas te daudz? Tas daļa ir stādu tirzniecībai. Daļa ir stādu tirzniecībai. Mēs tā griezīsimies pie tā arī, jā? Jā, būs iespēja iegādāties mājaslapā stādus, bet, uz hektāru vispār tiek rēķināts ap kaut kādiem 3,5 tūkstošiem stādu. Pagājušajā gadā mēs pieļāvām nākošā kļūda. Mums bija vienkārši maza platība un daudz stādu. Rekomendē, lai ir 1,5 metrs starp stādiem un 2 metri platumā starp rindām. Tā būtu pirmkārt tāpēc, ka arbūzs, kad vijās, lai tu vari starp rindām kaut ko darīt tur un tikt viņam klāt, jo ja viņi savijās, tad tu vienkārši brien pāri un ceri, kad nesamīdīs. Bet tas ir uz lielajām teritorijām, ja tiksim cilvēks izdomā mājās? Mājās, jebkurā stūrī, teiksim, būtu labi, ka pamatā ir kūdra, kāda no kūdrām, jā. Mēs izmantojam Lafloru kā SPP, bet mājās var eksperimentēt. Es nevaru komentēt, tāpēc, ka mēs ejam uz savu. Tie, kas dabūja no mums pagājušajā gadā stādiņus audzēšanai, visi izaudzēja. Man kaimiņi, kas ir netālu pie Rušonas ezera, viņi smiltīs izaudzēja arbūzus. Bet tas nozīmē, ka tam arbūzam vispār ļoti minimālu barošanu vajadzīgi ir? Mēs nebarojām ne ar ko. Mums bija minimāli granulēti vistu mēsli, bet tas bija tik minimāli uz to. Bet mini, kaut kā teika rotīti ir, jā? Tur vai mazāk? Nē, uz visu to platību, kas bija, mums bija maza paciņa, mēs to paciņu, es nezinu, varbūt 2 graudiņu uz stādu aizgāja tajā dziļajā bedrē. Bet mēs vienkārši arī eksperimentējam un eksperimentējam, jā, jo arī iepriekšējos gadus es vispār neko nedarīju. Nekādas mēslošanas es pat nebēru kūdru, nekur es ieliku sēklu zemē un tur izauga arbūzs. Viņš, protams, nebija... Tā brīnumaina zeme varbūt ir. Cerams, jā, cerams. Varbūt tāpēc tā vieta man velk uz turieni, uz to mežu apakaļ, jā. Jo patiesībā, tad liekas, taču kaut kāda barības viela vajag to pašu ķirbi stādi iekšā kompostā, viņam ir to, ko ēst, ja? Jā. Bet, kā tev liekas, ja tādu ķirbi vietā ieliekam arbūzu stādu, viņam būs pa daudz? Kā tev šķiet, ir teorētiski? Nav komentāru. Tad mēģinām. Es negribu runāt par to, ko es nezinu. Mazums kā kādam kaimiņiem. Nav komentāru, bet noteikti to, ko es zinu, arbūzus nedrīkst strādīt pēc ķirbiem. Tas ir tajā pašā vietā. Tas ir viens, es esmu to dzirdējis vairāk kārt, es nevaru apliecināt avotu patiesumu, bet es esmu vairāk kārt dzirdējis, ka pēc ķirbiem arbūzus stādīt nedrīkst. Es arī esmu dzirdējis to, ka arbūzus pēc kārtas vienā vietā stādīt nedrīkst. Daudz to saka kaut gan... Bet tu tagad stādīsi? Visi to stāda. Liela daļa paudzētāju stāda, bet vienkārši tā zeme jāapstrādā gan rudenī, gan pavasarī. Te ir tas moments, tātad viņš patērē gan no tās auga, teorētiski, un viņi kaut ko jādod atpakaļ. Tā teorija ir, ka tā sākne iet nescik metrus dziļumā. Jo dziļāk viņi ieiet, jo mazāk viņi jālaist, jo viņi ir saldāki. Teorijā tas ūdens atšķaida to garšu. Jā. Teorijā tā vieni saka. Citi saka, kāpēc mums ir tik saldi, tāpēc, ka mums ir tas kontrasts naktī un dienā, jo naktī ir tur 9-10, tad dienā pieņemsim 25. Daudz saka, ka tas cukurs veidojās no tā kontrasta. Jā. Jo ir bijuši cilvēki, kas ir bijuši Kalnciem tirdziņā, un ir turki un ukraiņi, kur ir arbūzu lielvalsts. Tur ir siltums, karstums. Viņas mīnēdami nāk garšot Latvijas arbūzus un pēc tam vairs nesmīn, jo tas nav salīdzināms. Es arī to varu pateikt, ka garšīgākie arbūzi, ko es esmu ēdis, ir tie, kas ir no Latvijas bijuši. Cik interesanti. Tur, ka tā, tie, kur nav garšojuši, un es gan esmu garšojusi audzētus arī paziņu audzēju, bet man likās tā kā drusku pamaz tas saldums. Tā kā tas smiltainums man likās, bet tas jau atkarīgs no... Tas ir no šķirnes, no laikapstākļiem un no visa. Pasargāt maksimāli var tikai tuneļiem. Bet,
hektāru platībā uzlikt tuneļus, tas ir... Tas ir varbūt kādreiz. Jā, varbūt kādreiz, un tas diez vai atmaksājās, tāpēc jau uz lauka tas izaug, ir jau kaut kāds pamats arī tam, vai tas ir tā vērts vai nav tā vērts, tāpēc var ieguldīt daudz un nedabūt apakaļ neko, bet šis ir pirmais tāds gads, kad mēs mēģināsim to veidot kā biznesu, teiksim, un skatīties, vai ir iespēja attīstīties tālāk, jo ideju ir daudz, jo tas pats arbūs pa sevi ir tikai pamats, tur vēl ir daudz iespēju, ko ar viņu darīt, bet par to kādā nākošajā podkāstā. Bet no vienas puses, teiksim, tāds liekas, konkurēt, izaudzēt Latvijā, tas ir stipri dārgāk nekā, šitie te, kas nāk pa kapeikām. Jā, tur, teiksim, cik tur, ka tas rudens ir, tur ir tādas santīmu pasākums. Jā, tas nav tik ļoti plašam patēriņam, un lai arī tagad ļoti daudz arbūzu audzētāji ir Latvijā, man joprojām liekas, ka visiem tie, kas gribēs, vienalga var nepietikt. Ja, teiksim, normāli cilvēki darbojās, aktīvi darbojās, pat tās pirktspēja ir normāla, un pat man ir zināmi audzētāji, kas turpatās pie prēļiem izaudzē, turpat prēļos pie Maksimas notirgo un dzīvo tālāk. Tāpēc mūsu tas mērķis ir, mēs gribam parādīties plašāk, teiksim, mums ir gan Daugavpils tirgus, gan Rēzeknes, gan Rīgas plānā, gan Berģi, gan Ādaži, kaut kādas vietas, lai cilvēki vairāk zina, jo Māru parvaidzēt, pie mums, vai ne? Nekāda problēma. Atvedīsim konteineru, noliksim ar arbūziem un absolūti nekāda problēma. Gribās, lai cilvēki zina, jo ir jau arī iespēja viņus izaudzēt un mēģināt pārdot uz ārzemēm arī pa kapeikām, tāpat kā mums pa kapeikām pārdot, tikai tā kvalitāte nav kapeiku kvalitāte. Izstāst par to starpību. Vai ir tur tāda kā starpība, kā tev šķiet, teiksim, tie komerciālie, kāda ir vērtība? Izstāst par šo vērtību vēl, protams, tāda, kā tā varētu būt. Kāpēc par to mēslojumu? Tas mēslojums bija vienkārši, lai viņš drusciņi būtu mūsu sirdsmieram. Tieši tā, jo mēs nezinājām, ko kā, bet vienkārši, lai viņš tur būtu, un mūsu tā doma ir saukties pa bio līdz 3 gadi jānonāk, lai nosaukt sev par bio, bet mūsu tā doma ir, kad lauki netiek apstrādāti pret nezālēm, ne pret ko, tāpēc mēs klājam plēvi. Neesam arī pasargāti pret slimībām un kukaiņiem un visu pārējo. Jūs neapstrādājat ne ar kādiem? Mēs ne roundupi, nekas netiek, jo, tas iznīcina nezāles, it kā rudenī apstrādājot, pavasarī var stādīt, bet pēc mūsu izpratnes mēs negribam stādīt. Tāpēc mēs pagaidām ejam absolūti dabīgo ceļu. Un tur arī ir tā starpība, ka viņš ir absolūti dabīgs, un otrkārt viņš ir gatavs, jo tie, kas nāk jau no importa, viņi jau nav gatavi. Viņi novāc zaļus, un viņi tā nav izcilas kvalitātes, bet viņi tajā mašīnā nenogatavosies un veikala plauktā līdz izcilai garšai un kvalitātei. Protams, var atrast labus arbūzus, centrāla tirgu ir ļoti labi arbūzi, bet viņiem tur cena ir tāda, kad mūsai jau vajadzētu reiz 3 palielināt, un tad tā būtu centrāla tirgus cena, bet Latvijas arbūs, tas sākoties, kurš trāpa pirmais, tur ap 2 eiro kilogramā ir, pēc tam jau tur 1,70 eiro, 50, bet mums kāpēc tie dzeltenie patīk, viņi ir ap 3 kilogrami. Viņiem miziņi ir apmēram 0,5 centimetrs, principā vispār nav. Un no tā 3 kg arbūza rupi pa 5-6 eiro var 3 cilvēki atēsties arbūzu dienai pietiek. Viņš ir tik pilns, tik sulīgs, kad no 3 kiloši tāda nelielas odziņas var trietā paēst mierīgi pieauguši cilvēki. Tu gatavo ar kaut ko no viņiem? Vai tu vēl neesi mēs esam lifolizējuši viņus. Kas tas ir? Tā ir augstā žāvēšana, augstuma kamerā. Tu ieliec, šobrīd visu lifolizē. Pilna veikala ir lifolizētām končām, visādām muļķībām, un arī burgerus lifolizē, un makaronus lifolizē. Cik es noprotu, militārā pārtika jau tā tiek taisīta. Tu izsūti pilnībā visu ūdeni, un tu vienkārši pēc tam uzlej ūdeni, un tev ir tas pats, ko tu gadu apakaļ iefasēji vakumā tikai tagad. Un mēs arbūzi līdz galam mums pašiem personīgi nepatika, jo kaut kādā tajā žūšanas procesā viņam rodās no kaut kāda no vielām nevisai patīkama smaka. Teiksim, pastiprina kaut kādu no
mēs sauktu viņu par zivs smaku. Jā, viņa nav. Mēs zinām, ka mēs ieliekam labu arbūzu, un beigās garša ir ļoti laba, bet, kad tu liec, tas tā kā droši vien surstraumīgs. Viņš jau nav tā zviedru pudētā siļķa, viņa jau nav pat pa sev negaršīga. Viņa vienkārši nav iespējams apēst, jo viņa smird tā, kad, un līdz ar to tu tā kā gribētu to super arbūzu aromātu, bet viņš nebija. Un šogad dzelteniem arbūziem nebija nekāda aromāta, un viņi garšoja pēc, lai saprastu, teiksim, lai no kilograma arbūza sanāk apmēram 100 grami lifolizēta arbūza. Līdz ar to viņš arī ļoti dārgs sanāk. Lai 9 kg izlifolizētu, ir vajadzīgs 24 stundas elektrība, ļoti liels patēriņš. Un tas gala produkts ļoti dārgs sanāk, respektīvi 30 grami. Tur plaukta cena ir 7–8 eiro, kas ir 30 grami nekas. Bet, tas ir... zini kā, tagad es redzu, ka tā lēnām pielec. Acīm redzot, mums kafejnīca arī, mūsu kafejnīcā Šķūnas ir tie kokteilīši, kur arī uzlēja šķidrumu. Jā. Un tad viņš atgūst atpakaļ visu savus, Bet, runājot par arbūzu ambīcijām, es tādu saprotu, ka tās ambīcijas tev varētu būt arī diezgan palielas, vai ne? Gribētos. Jo tāpēc, ka tavas ambīcijas attiecībā uz sportu, es ļoti gribētu par to parunāt, zini, kāpēc? Par tavu sporta ambīcijām arī mazliet, un tad mēs aiziesim apakaļ pie arbūziem, jo patiesībā tavas tieši sporta ambīcijas mani kā cilvēku, kurš kādreiz pat ir nodarbojies ar tādu ikdienas sportu, un ir pienācis zināms vecums, tie 50 gadi, un es jau jūtu, ka es daudz gadus pat nevaru saņemties normāli pāvingrot un tā tālāk. Tu pēc 30 vairāk operācijām izdomāji, ka tava ambīcija būs pēkšņi, es gribu būt par čempionu. Izvēlēties kaut kā tev tas, kas tas tāds vispār, kas tavā galvā notika un kas tas, es saprotu, formulu tu neizstāstīsi. Nē, tas nav tagad, tas noteikti nav tagad radies visos sportos, kur es esmu pirms tam bijis. Man ir motosports ilgu laiku, gan bērnībā, gan pēc tam pusauģu vecumos ar solo un kvadru hokejs ir bijis 6–7 gadus. Tad vienu brīdi es vēl krātiņā pakāvos tur, bet es dabūju pa galu pāris reizes un sapratu, ka galvenais iemesls, kāpēc man nepatika pa galu, tāpēc, ka man drausmīgi galva pēc tam sāpēja. Ir tas saucamais stikla žoklis, man iesit, es uzreiz krītu un pēc tam sāp galva, un tas vienkārši nebija priekš manīm. Bet par to, tas jau nav tagad radies, jo es neticu piedalīšanās medaļām. Manuprāt, tas ir absolūts muļķības. Es zinu, ka mūsdienās, lai visi justos labi, visiem ir piedalīšanās medaļas, bet tas absolūti dod nullu vērtību uzvarētājiem, vai pirmajiem uzvarētājiem. Teiksim, ja visiem ir medaļas, kāda vēja jēga ir, tad uzvarēt, bet mans tas ir bijis vienmēr. Es nekad neesmu darījis kaut ko, lai piedalītos, pat apzinoties šobrīd, kad tas ceļš ir tuvu nereālam, jo man vajag pārniec, lai es tiktu uz olimpiādu, jo manas laivas... nav tādas laivu klases nemaz, un tas ir tuvu nereālam, bet es savā galvā ar domu daru tos treniņus, ka kaut kad viņi uzradīsies un es būšu gatavs, un vismaz viens no mums būs gatavs, jo manas personīgās šogad nedaudz ambīcijas apgrieza, jo tuvākos gadus nebūs manai klasē arī pasaules čempionāta, jo tas dalībnieku skaits nav liels, jo tas sporta veids ir ārkārtīgi smags. Un man kā pirms tam krosā esot un hokejā likās, ka es esmu daudz ko piedzīvojis, tīri fiziska sevis mocīšanas ziņā, tad šis ir cits līmenis. Es gan atstāju to, kad es par šiem 3–4 gadiem slimnīcā daudz veselības pazaudēju. Par to jau. Un to es jūtu. Tad, pirmkārt, laukos viņi man atgriezās, un man pat nebija divu domu. Es skaidri zināju to, ka tikko man beigsies operācijas, tas ceļš visās intervijās to stāstu. Es neko nezināju par parasportu, neko. Es zināju, ka ir tāda paralimpiskā komiteja, atrada mājaslapu, iegāju nospied sporta veidi, skatos, man interesētu bobslejs, tas Latvijā nav. Man bija izvēle starp bobsleju un airēšanu. Jo bobslejs man bija vēlme, jo tur ir ātrums un šļūgt par ēni lielā ātrumā. Tas noteikti būtu mans, man tāda iespēja nedeva, jo es vairāk kārt mēģināju, man tāda iespēja nebija. Atrunājās tur ar kaut ko.
Un otrs man bija sporta veids airēšana tikai tāpēc, ka tur nosējās 6 džeki uz startu un uzvar labākais. Un tas ir mans, kur vai nu tu uzvari, vai Bet tu jau šogad otro vietu iegūsi, Es arī pirms pāris gadiem biju otro vietu iegūst, bet es to nesaucu par panākumu, jo tas trenažieris tur ļoti daudz labie sportisti nepiedalās, jo tas tāds otrā plāna ir. Trenažieris nav laiva un tas nav ūdens. Bet tāpat Bet pamēģināt jau bija. Nē, es katru gadu gan piedalos, gan esmu piedalījies, gan piedalīšos, jo man vienkārši nav citu iespēju, jo viņi visu ziemu airē tur kaut kur Itālijā. Viņi airē visu ziemu uz ūdens. Mums beidzās oktobrī airēšana un atsākās varbūt maijā. Un tas pusgadu, tur... Kāpēc nav Latvijā zinām airētāju uz pasaules slavenu? Tāpēc, ka tas teorijā nav iespējams. Ja? Jo tev jādzīvo citā valstī un jāairē citā valstī visu ziemu, lai tu kaut kur aizvērētu. Tu nevari uz trenažēru airējot, aizvērēt uz ūdeni. Protams, tur var iegūt fizisko formu un daudz ko, bet tas ir divas dažādas lietas. Jā, jo es biju tā, redz, ka tu neizlietās, neko neorientējies. Es domāju, ka tas ziemas sporta veidos tas tā ir izrādās airēšana arī. Ūdenim jābūt īstam. Savā būtībā, vai ne, lai tu to varētu? Tev ir jābūt uz ūdens. Tur formula ir ļoti vienkārši. Tu vāc stundas, 1000 kilometru tu vāc uz ūdens. Un tad, kad tu apjomies savāc, tad tavs ķermenis tam pielāgojās. To nevar dabūt tas trenažieris, vai tikai ūdeni? Pēc būtības? Nē, tu vari to izturības bāzi noteikti var dabūt, bet uz ūdens nāk faktors vējš, straume, līdzsvars, kurš jātur, jo sporta laivas tas varbūt izskatās no malas tā, bet jebkurš parasts cilvēks, kurš iekāp sporta laivā, viņš ir uzreiz apgāzies, ir momentāli. Es esmu bijusi vienreiz pēdējo droši. Momentāli iekšā. Teiksim, pirmos 10 treniņus es noguru tikai no tā, lai nenoslīgtu. Jā, tu mēģini, tā jau ir stress un slodze, pēc tam tu sāc mācīties airēt, salikt to visu kopā, un ja tu to nevari atkārtot, panākuma atslēga ir miljonus reižu atkārtojums kaut kam. Jā. Tu vienkārši to dari, līdz tev tas ir automātiski, un tas ir automātiski. Bet tas trenažieris un ūdens vispār nav salīdzināms. Bet pārniec sev jādabū līdz kuram laikam? Tīri teorētiski. Līdz jebkuram, jo parasportā ir tāda pozitīva lieta. Teiksim, viens no maniem, es viņu nesaukšu par konkurentu, jo viņš man stipri priekšā ir, bet Itālim ir 56 gadi. Viņš ir gan bijis visu mūžu triatlonists, līdz viņam notika kaut kāda, viņam ir nenormālākā bāze, ja, bet tas vecums, tas nav tā kā profesionālajā, normālajā sportā līdz 30, tu jau esi done. Bet šeit ir opcijas. Tuvākais ir Olimpiskās spēles Losandželos. Tātad 2028. gads. 3 gadu, jā. Tīri teorijā, ja šogad uzrastos kādu meiteni, kur būtu gatava sevi 4 reizes 5 nedēļām mocīt ļoti, tad mēs varētu mēģināt pēc 3 gadiem kaut kur tikt. Bet vēl jau ir 4 gadu cikls atliekās un tikai jāpielāgojās. Galvenais jau ir to meiteni atrast, jo liela daļa, kas nonāk šādās situācijās, izvēlās vieglākus sporta veidus. Jo es droši vien, ja man nebūtu motocross un hokeja pieredze, es arī izvēlētos kaut ko citu, bet man tā dinamika, man vairāk tas process mokošais patīk. Tur ir jāmīl mocīties savā labā, bet tā pār savām spēju robežām gandrīz regulāri. Tāpēc savādāk tas nestrādā, jo tur nestrādā šodien kaut ko drusciņu airis negribu. Ir jāmēģina sev nobeigt diezgan bieži. Tu jau biji tagad arī... Skatījos Facebookā, tu biji uz nometni. Es biju uz nometni Portugālē. Tā ir fantastiska iespēja. 2. gadu man, parasti 2. gadu iespējas nedod, bet man iedeva. Pagājušajā gadā bija vēl vienai meitenei no aizpagājušā gada, bet tā nav nekādā veidā saistīta ar, ne federāciju, ne Paralimpisko komiteju. Tā ir amerikāņu organizācija. Tur tas vadītājs ir cilvēks, kurš bija salauzis mugurkaulu un caur airēšanu bija atkopies, atgūst to veselību, jo airēšanas trenažieris, manā skatījumā, ja salīdzina ar skriešanu, mīšanos, pirmkārt, viņš pilnīgi visas muskuļu grupas nodarbina. Otrkārt, ja tu to pareizi dari, daudziem cilvēkiem ar izpratni sporta zāli pietiktu ar airēšanas trenažieri. Jo sākot no
kājām līdz pašai augšai tev strādā absolūti viss, tikai galvenais ir darīt to pareizi, lai muguru neciestu. Nu, par to jau, jā, jo tas ir mūžīgais sporta problēma ir daļa pirmkārt motokrosā visiem muguras sāp, airēšana arī visiem muguras sāp, tā ir normāla lieta. Man ir mašīnā, man ir visur līdzi šprices krīzes momentiem, tā ir ikdiena. Un tā ir ikdiena, jo no protēzes rada savas citas veselības problēmas, ar muguru arī tā ir saistītas un kopā ar airēšanu. Nav pats ideālākais sporta veids, ko izvēlēties, bet es citu īsti nevaru izvēlēties, jo nav tāda, kas man interesētu, tāpēc es pieturos pie šitā un tur arī paliksim, es ceru. Vai ne? Nu, tas tiešām ir ļoti, ļoti iedvesmojoši. Patiesībā jau redz, kā ja nebūtu varbūt šī nelaime, tad tavs stāsts nebūtu tik iedvesmojošs. Ja mēs tā ņemam, diemžēl, bet kaut kāds smagums kādam jānes, lai kādam var būt iedvesmu. Ja? Es jau daudzkārt esmu minējis, man tā dzīves prieks ir, man nekad viņš nav trūcis, ja? Bet tagad viņš tiek savādāk vērtēts un jā. Nu, kā man māsa patīk dzīvot. Man māsa teica, es atceros, man vēl kaut kur ir jābūt bildei, kur Krist starp taizemiešiem platu smaidu stāvtāds un tas apķēris. Mūžam pozitīvs un smaidīgs. Jā, var jau bēdāties, bet vairāk bēdājies, vairāk bēdāsies, vairāk priecājies, vairāk priecāsies. Rekā, tev, redz, mēs lejam apakaļ pie tā dārza, ja es ko velku vēl arī tas fiziskais, sports ir vienmēr, tā ir kaut kāda dzīves sastāvdaļa, vienam viņi ir, vienam nav. Ja, tas arī kā ir sanācis dzīvē, ja, kā ir iegrozījusies tā dzīve, kā vecāki ir ievirzījuši, vai vienkārši draugi, vai kādi, vai pati personīgi, tas ļoti tādi īpatnēji katram ir, ja. Tāpat kā arī tiem dārziem, ja, un ļoti bieži ir, un arī manā laikā, es nekad pirkstus nesmērēšu par to zemi, ja. Pienāk laiks, un tev sāk patikt, un tu sāc baudīt to skaistumu, un tu baudīt no tā, ka tev sanāk. Un arī prieku gūt no tā, ka nesanāk, jo zini, ka nākamreiz sanāks, jo tu sāc meklēt loģiku tajā visā. Tā kā tad, vai ne? Protams, mēs noteikti piedalīsimies visā tajā pasākumā, kad tiklīdz tev būs iespēja arī uz Mārupi atgādāt stādiņus. Ja? Tad es domāju, ka tas ļoti daudziem interesēs, jo tas ir tiešām pat to kompostu kaudzēt, ķirbi izaudzēt ir prikolīgi, ja? Jautri, ja? Bet arbūs, es domāju, ka tas ir ļoti jau, un vēl tas dzeltenais, ka tu stāsti, es domāju, ka būs ļoti daudz ieinteresētu un noteikti dārzā zem saules mēs sagādāsim, lai tavu Kristu stādiņu būtu vismaz druscītiņi, ja? Ja kāds īstenībā mēs varam darīt tā, ka ja kāds jau ir ieinteresēts, apmēram kāda cenas, plus mīnus. Ap eiro 52 eiro stādiņš. Tu vispār nemeņem cenu normālā ciparā. Ja kādam ļoti tas interesē, nevis rakstam komentāros, bet būs pierakstīts arī apakšā mans WhatsAppiņš, un jūs man uzrakstīsiet uz WhatsAppiņu, ka jums interesē tie stādiņa. Var arī rakstīt uz Facebooku. Var uz Facebook, jā, vai Facebookā ir droši vien video apakšā uzliksim, kā atrast Facebooku, un var rakstīt uz Facebooku. Un ko es gribu pateikt par tiem stādiem, ka viņi šobrīd būs tā, kad gatavi tu viņu izņem un savā izvēlētajā bedrītē varēs stādīt, jo tā zeme būs pietiekami daudz. Šogad mums ir 9x9x9 podiņi, viņi var pat taisno stādīt un cerēt, ka izdosies. Tas ir P9 izmēriņš, jā, P9, bet tieši tā uz tiem 999. Lūk, bet tad ir tā, ka tu, kā tev liekas, kādās vietās varētu iestādīt, ja? Tātad, cik, dobē, iedomājies Mārupes sāksim ar to, kad stādīt, droši vien. Kad? Arī vārds, jā? Nē, tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, jo aizpagājuši gadu mēs labu gribot nedēļu, bija 28. maijs, un, ja nemaldos, 3. 4. jūnijā bija 3 grādi naktī, un daļi bija uz redzēšanos stādi. Un mēs viņus neatguvām, mēs vienkārši pārstādījām atlikumu, ko nebijām iestādījuši pēc tās nedēļas. Līdz ar to
teorētiskā puse stabili 10 grādi naktī, lai nekrītās zem, tad var stādīt. Jā. Nu, tas stabilais, tāpat kā mēslošanas laiks arī dārzniekiem zina, kad diennakts vidējā temperatūra ir 10 grādi. Ne? Nu, tad ir tāds, jā. Plus agrotīkls noteikti dod savu labumu. Tas, ja ir agrāk, mēs jau nezinām, kā būs ar salnām. Nezinām, bet mēs agrotīkls, bet melnā plēve, jā. Mēs viņu klājam laiku iepriekš, lai viņi tur nostāvās. Un tad tikai pēc kādām 2 nedēļām stādām. Bet tas stādīšanas laiks būs droši vien māja beigas, jūnijas. Jā. Domāju, kur zemā, jo stādiņiem ir posms, kurā viņus ir rekomendējams stādīt, tā kā kurš no 28 līdz 40 dienām, jā, vajadzētu izstādīt, tāpēc mēs vēl neko neesam sākuši darīt, jo nav vērts, kad viņš atkal būs ieaudzis podā visticamāk un pēc tam, nevar garantēt pēc tam, nav labi, ka sakne tinās apkārt. Jā, no vienas puses, jo tajos stādiņus var arī tirgot tajā pareizajā laikā stāda kondīcijas laikā, un ja būs tā salma, vienkārši klāja virsū. Tieši tā doma arī ir, kad stādi būs tad, kad viņi būtu jāstāda tuvākajās, 2 nedēļās. Neatkarīgi no laikapstākļiem, un ja nekas tur tos stādiņus apsek, nav problēma. Īstenībā tur nav nekas traks. Bet nav arī nekas traks, ja viņi iestāda nevis 3. jūnijā, bet 13. Un tas 3. jūnijas ir ar to lielo kontrastu temperatūrās, viņš stāv uz vietas. Un tikpat labi, kad tu 3. iestādi, tu iestādi 15. un viņi būs beigās vienā laikā izauguši. Tā kā ir pilnīgi, nevajag tur cerēt, ka 5 dienas ātrāk iestādot, viņš daudz ātrāk nebūs. Bet, pieņemsim, ja iestāda roždobeni, tas laikam nebūs laba doma, ja viņš pārņems visu to roždobu, vai ne? Tas nebūs ar savu zaļumu. Viņš nepārņems, jo viņš ir, pirmkārt, ir kā kurš viņu griež uz arbūzu stāda, droši vien varbūt līdz, mums maksimums bija 5-6 augļi uz vienu stādi, jā. Bet tā teorijas puse, jo praksē ir pa mazu, jā. Teorijas puse ir, kad būtu pēc otrās ziediņa jāapgriež, lai vairāk neveidojas ziedi un augļi, jo viņi atņem spēku pirmajiem 2. Teorijas puse ir tāda, ka pirmais arbūs ir visgaršīgākais, vissmukākais un vislabākais formā un vislabākais saturā. Otrais jau ir labs un, tādi ir nopietnāki audzētāji pēc otrā. Vienkārši paņem, nogriež to pīcku, pīcka beidzās un viss, jo mums bija pagājuši gadu viena no kļūdām, mēs nenogriezām neko. Zinot to, ka vajag griezt, mums vienkārši nepatika laika un resursa, un beigās man ir bildes, kur, metra augstumā ir viss sapinies tā, ka tu pat arbūzus, mēs neredzējām arbūzus, līdz neuznāca lietus un viss nenoplaka, mēs nesapratām, ir tur arbūzi vai nav, bet pēc tam uznāca lietus, viņi sāka jau gatavoties kalst, un tad atvērās bildi, kad ir pilns lauks ar arbūziem, ko mēs pa pusē zinājām, bet nezinājām. Tā kā mums pašiem tas bija pārsteigums. Jā. Bet sanāca pagājušajā gadā notirgot, vai tomēr nebija gatavs? Bet tā ir nākošā mūsu kļūda, pat cik mēs visu iestādījām vienā laikā, viss vienā laikā bija gatavs, lielākoties, un mēs nespējām novākt. Viņu daļa palika uz lauka, sarūgusi, pat cik mums tas, nebija tik daudz, lai vēstu uz tirgiem, nebija. Un bija drusciņi pat daudz, lai iztirgotu pa savējiem, sauksim tādu. Nebija tā vidusceļa, mēs arī tam nebijām gatavi. Jā, tāpēc, bet kaut kādas savas 3-4 tonnas, 4 tonnām bija. Līdz ar to. Tas ir daudz? Tas ir diezgan. Sākumam, mazie bija 3 kilo, lielākie bija kaut kādi 11, 12, 14 tur bija, bet tie lielie nevienam neinteresē. Pirkšanas ziņā, pirmkārt, viņš baigi dārgs sanāk, ne visi grib griezt viņu vaļā. Mēs orientējamies uz šķirnēm, kuras aprobežojās līdz 8 kilogramiem. Tad viņš tāds ir kaut kur. Un tagad šogad tos stādiņus, kurus piedāvās, tie, kur tu zini, ka tie bija tādi pēļņi. Mums ir vairākas kārtas ar stādiņiem, ir jaunums, labas atsauksmes, par viņu paši neesam dzīvē redzējuši, bet daudz labi atsaucās būs, kuriem jābūt ļoti ātri, ļoti agri, bet viņi būs neliela izmērā, būs tādi sarkanie arbūziņi. Tad būs 2 šķirnes dzeltenie arbūzi, mūsu iecienītais pīs, kas ir tas dzeltenais, kas ir pīs F1, kas ir bestselleris, sauksim viņu to tā, jā.
Būs otrs šķirne eksperimentam no dzeltenajiem, ko komentāru nav, ja apraksts jau ir skaists, bet bez komentāriem pagaidām. Un tad būs 2 pārbaudītas šķirnes, beduīns un huelva no sarkanajiem, kur, kad mēs iekodāmies, tad sapratām, jā, ir vērts arbūzus audzēt, jo tā garša ir, tas ir pilnīgi cits kaut kas. Varēs arī šo stādiņus Omnivā sūtīt vai labāk? Mēs par to vēl domājam. Daudzi sūta, bet mēs baidamies, ka tā beigu izmaksa var tādam nebūt ar visu sūtīšanu. Vajag, lai visiem ir labi, tāpēc, ja beigās ar sūtīšanu 6,05 stāsts sanāk, jo sūtīšana jau vien maksā, ja? Plus vēl ir vajadzīgs labs iepakojums, lai viņi neaplaustu. Iepakojums arī maksā, kā mēs visi zinām. Un, būs iespējas nopirkt arī pa dažiem stādiņiem internetā. Centīsimies sapakot, sūtīt. Ir zināms, kā to darīt, nezinām, kā tas strādā praksē, jo Omniva arī Aglonā nav tik aktīvi kā Rīgā, pieņemsim, ja tu jau nezini, tu viņu ieliec tajā pakomātā, kad viņš savāks, jo ir bijušas reizes, kad jāsavāc, viņš vienkārši neatbrauc un tas stāvs tur izvārās tajā Omnivā. Kurš vainīgs beigās? Tāpēc ir daudz faktoru un mēs gribētos, lai visiem ir labi, tāpēc domāsim ar galvu, kā to izdarīt. Jā, mēs esam arī tieši tajā pašās sprukās, jo ļoti daudzi sūta mūsu pašu kolēģi un strādā tik uz Omnivām sūta stādiņus. Varbūt agrāk pavasarī tas nav tik traki, bet tik līdz ir zaļā masa, tad mums ir bijis tā, ka mēs tad, kad sūtam, skatāmies, bet šodien ir tik karsts, es maz nevaru izsūtīt, jā, un tu nevari tur... Pēc tam jau kurš ir slikties tādi ir vainīgi, ne jau Omniva, tāpēc negribās to faktoru, tāpēc būs iespējas nopirkt, arī regulāri brauc uz Rīgu, kolēģis, es regulāri braucam uz Rīgu, pievedam, nav problēma, mēs esam elastīgi un darbīgi un ir iespējas. Jā, un es atkal savukārt no mūsu dārzniecības puses Dārzem Salas apsolu, ka tie, kur būs ieinteresēti, lai arī pie mums būtu, tad varbūt pat iepriekš vai kā pateikt. Vēl labāk būtu iepriekš, jo mums sēja ir paredzēta nākošu brīvdienu, atkarībā no laikapstākļiem, tur plus mīnus dienas. Tātad ja kāds jau zina kaut kādus daudzumus, teiksim, jo mums ir limitēts daudzums, ko mēs varam siltumnīcā izvietot, ja kāds zina, kad gribēs kaut kādus un kaut kur paziņo, lai mēs varam ar to rēķināties, nav problēma, piestādīsim klāt, bet vismaz zināt kaut ko. Ļoti labi, tātad jūs sapratāt, ka ir dzeltenie. Ir divas šķirnes. Bet tev mājaslapā ir rakstīts? Mājaslapā, kad iznāks video, jau viss būs. Būs jau mājaslapā. Uz to brīdi būs apraksti, būs šķirnes. Es gribu, pēc mūsu pareizības, es arī uzrakstīšu pamācību, ko ar viņiem vajadzētu darīt, ko nevajag. Tur tāds liels raksts ir. Man kolēģis ar to šobrīd nodarbojās, jo mēs lasām visus materiālus un tos, kas mums liekas pareizi, ko mēs esam pārbaudījuši. Pēc savas pieredzes izvietosim cilvēkiem kā ieteikumu. Tas nav fakts, bet kā ieteikums, kā mēs darījām, kā mēs darītu, var vadīties pēc tā. Būs diezgan liels raksts par arbūziem, lai ir informatīvi. Jo, pieņemsim, mēs paši, kad meklējam, mēs jau arī meklējam Google, Facebook grupiņas. Katrs saka kaut ko citu un nezinu, kam ticēt, bet te mēs vismaz uz savas pieredzes kaut ko esam pārbaudījuši. Tāpēc tā. Super! Tiksim tā, uz pašām beigām es vēl gribētu pajautāt, varbūt tā. Kas tev pirmais nāk lielākā muļķība, kurai tu esi paklausījis internetā? Un varbūt paši kaut ko, tas ir viens, un otrs būtu varbūt kaut uz pozitīvo notu. Tāds kaut kāds atklājums, ko saka, wow, bet tas baigi nostrādāja tieši šajā te audzēšanā. Kaut kas nāk prātā? Kā jau teicu, mēs lasījām, bet centāmies neņemt vērā neko un darīt pēc sevīm. Tāpēc es teiktu, laikam no kā uzmanīt, tas ir divas lietas. Viens ir jālaista, lai viņš nenobeigtos, bet viņš nav jālaista, lai viņš būtu salds. Un cik cilvēki joprojām tie viedokļi, es esmu runājis arī ar profesoriem no skolas, viņiem ir viens viedoklis, audzētājiem ir cits. Pēc iespējas nepārcensties ar laistīšanu. Un iestādot, teiksim, mitrus tādus stādot, var, bet tā doma ir tāda, ka ļaut tam arbūzam ieaugties maksimāli dziļi, lai viņš varētu iztikt bez ūdens. Tas ir vienīgais,
ko es varētu ieteikt. Teiksim, jo beigās būs 14 kg arbūs, bet viņš nepēc kā negaršos. Tas arī ir iespējams. Tāpēc arī par tiem augļiem, jo tas 3., 4., 5. viņš jau vairs negaršo tā kā pirmie 2. Un pirmais ir vislabākais, otrais ir tā. Pārējie arī formā ir defektīvi un arī garšā. Un, tāpēc 2, 3 dzeltenās šķirnes var atstāt 3, 4. Viņi būs mazāki, bet tāpat būs labi. Par sarkanajiem lielajiem labāk ir 2, 3 atstāt. Pirmais būs vislabākais noteikti. Nu, lūk, tad gaidām paziņojumu, ka mēs varam pirkt arbūzus. Mēs arī noteikti iepirksim kādu. Es noteikti izmēģināšu. Laikam viņš nebūs tā, ka nevar laist koku augšā, vai ne? Var laist koku augšā, tikai jāciena auglis ir pēc tam ar, kā jau, bet siltumnīcā viņi var likt arī? Var, protams, likt. Jā, pa sāniņu, teiksim, laist augšā, jo citas es redzēju. Tikai, kad ir auglis, tad ir siet tīkliņš, un mēs paši šo ar melonēm mēģināsim šogad siltumnīcā uz augšu audzēt melons. Nezinu, bet mēģināsim. Bet tās melonas, kas ir uz lauka bijušas, arī pārspēja jebko, kas ir veikalā bijis. Viennozīmīgi. Tās, kas ir oranžās izteiktās, tās maža jau tur 10 metru attālumā, tu jūti meloni, tev būs vējš, tu jūti meloni. Sēdi dārzā, sēdi pie galda, bet tev smaržo melons, jo no lauka meloņa vējš pūš. Jā, cik skaisti. Bet meloņu stádiņas arī būs? Nē, meloņu stádiņas. Mēs netirgosim to, ko mēs neesam pārbaudījuši. Tāpēc... Bet kaut kad nākamgad varētu būt, vai ne? Viennozīmīgi. Nu, lūk. Paldies! Paldies, kad beidzot satikāmies. Un es domāju, ka nebūs pēdējā reize, kad mēs pasēžam šeit parunājāmies. Un pēc sezonas varbūt tās vai citos? Nē, es domāju ātrāk. Es ļoti gribētu pie tevis aizbraukt ciemos kaut kādos periodos, kuros mēs varētu paskatīties un kopā ar tevi kaut kādas lietas pārunāt. Tas būtu fantastiski. Tas būtu ļoti labi. Tas būtu ļoti interesanti, jo redzēt tieši kā tādā brīdī. Tas ir tā kā, pieņemsim, es atceros, ka nekad nebija neviena tomāta izaudzējusi, ja, un tādā brīdī, kad es redzēju, kā lauž to padus, ja. Wow! Ja, viens ir tas, ka tu teici teorijā, un ka tu redzi kaut vai, ka tu nogriez to, vai ne? Nē, vajag ļoti skaidri cilvēkiem parādīt, kā tas ir jādara, vai jānoplēš tas zieds, vai jānorāja, vai jānogriež, vai taisni, vai slīpi jānogriež. Un pārunāt kaut kādus tos mēnešus, ko mēs būsim izdzīvojuši, kādi laikapstākļi un ar ko. Tā kā mēs noteikti tiekamies nevien podkāstā, bet arī šajos te nelielos padomu stāstos. Kopā ar tevi, Kristi, un tad mēs kopā audzējam arbūzus, un tie, kuri negribēs stádiņus, bet tikai pašus arbūzus, tad ziniet, ka ir Latvijā ir un būs garšīgi un arī dzeltenie. Un garšīgās melonas pie tevis. Jā. Nu, mēs visi sarakstīsim arī visus mājaslaps. Mājaslaps, Facebookus. Ieliksim arī komentāros, lai var linku nospiest pa taisno. Paldies tev arī. Paldies.